Viņš iemīlēja Daugavas lūkus un to ieskauto aizkraukli. Vēlēdamies to pārvērst par ziedošu reģionālo centru, viņš uzrotīja piedurknes un ķērās pie darba. Jaunu ideju pārņemts neaizmirst, ka ekonomikai ir jābūt ekonomiskai. Nemazāk svarīga bija cilvēku uzticēšanās. Pirmajā vietā allaž tika likts sociālie jautājumi un tautas māksla. Vienmēr, kad vajadzēja runāt par tērpiem, tieši dejotājiem, viņam bija grūti izšķirties par to, ka viņam ļoti gribējās visus tautas mākslas kolektīvus apģērbt un aizvest uz svētkiem skaistus, un viņš vienmēr uztvēra un saprata, ka tautas māksla tā ir tāda prestiža lieta, ar ko mēs saglabājam savu identitāti. 9 gados aizkrauklē atstātās pēdas nav iemūžināts muzeja ekspozīcijā. Viļņa plūmes atstātais mantojums turpina dzīvot, izveidot stipendiju fonds, bet Latvijas 98. dzimšanas dienas priekšvakarā atklāšanas svētkus piedzīvoja arī grāmata. Es domāju, ka tik vienā grāmatā, kas iemūžina vai pilsētu, vai cilvēku, vai viņu kopsakarības, ir viena liela daļa Latvijas ielikt. Un šeit konkrēti ir mana vīra 10 gadu aizkrauklē un savi 11 gadi pirms tam Vecbebros. Un tas ir diezgan grodi, arī vēsturiski fiksēts. Un es domāju, ka tā ir šī grāmatas lielākā vērtība, ka te ļoti daudz atradīs sevi. Viņi atradīs liecības par savu laiku. Ilgadējo domas priekšsēdētāju raksturo gan maksimālisms, gan precizitāte, gan latviskums, bet tieši vienotība, ko simbolizē Namēja Gradzinā cieši savītās sudraba stieplītes, ko vairāk nekā 20 gadus valkāja arī Vilnis, Lindai Šmitē lika grāmatai, kur apkopot 30 līdzcilvēku atmiņu stāstu, izvēlēties nosaukumu Vīrs ar Namēja Gradzenu. Man tā gribētos teikt, ja mēs visi tā strādātu kā Vilnis Plūme, tad mēs droši vien dzīvotu šodien Latvijā pavisam citā komforta zonā, ja tas pienākums mūsos katros būtu tāds, kā bija Vilnim Plūmim.